Ar jums kopā atkal mitekļa jautājums un es Zvaigzne. Atgādināšu, ka nu pat esam atgriežies no reklāmas pauzes un tikmēr mēs esam izremontējuši jau telpu. Lai arī šīs telpas īpašnieks gribēja, lai mēs visu tomēr turam tādos ieturētos noņos, no iepriekšējā remonta mums bija palikusi pār daudz zaļā krāsa, tāpēc mēs arī viņu izmantojām šai telpai. Šai telpai bija ļoti zemi griesti, bet lai to mēs kaut kā mazinātu, pašas sienas mēs ar betonu nolējām, lai pati telpa kļūtu mazāk, bet griesti līdz ar to augstāki. Tātad varam mēs apskatīties, kā bija pirms tam un kā ir šobrīd. Nu jau gaidīsim mūsu šīs telpas īpašnieku, lai redzētu, kāda tad ir viņa reakcija. Un nes cik ilgi nebija jāgaida, kad bija jau klāt. Sveicināti! Mierīgi. Nevajag tā uzreiz tik agresīvi. Mēs turpinām redzēt iespaidu, kādu atstāja šī telpa uz šo cilvēku. Kā jums patīk rozā toņi? Tu šuģil! Kādi rozā tu? Redzam, ka ir ļoti plašs emociju diapazons un ļoti patīkam pārsteigt. Kas ir? Tas ir... Nu kā var? Mēs redzam, ka arī visas sievišķās lietas ir patīkams. Kaut kāds blācis arī. Bet, lai nomierinātu šīs telpas iedzīvotāju, parādīsim, ka mums viņam ir arī pārsteigums. Mēs atradām jūsu eju to, un mēs viņu paplašinājām. Ko tu esi izdarīt? 5 gadus raku. Es atvainojos. Tu savās to savus vākus.